Viņš jau bija uzvarējis Floyda Mayweathera tēvots cīņā par pasaules čempionu titulu un bija viens no visbīstamākajiem bokseriem boksa pasaulē. Lielākā daļa domāja, ka viņš tūlīt sagādās Julio Cēzaram Čavesam pirmo zaudējumu viņa karjerā. Taču notikušais kļuva par vienu no smagākajiem vakariem Čavesa karjerā un vienlaikus par vienas no garākajām uzvaru sērijām boksa vēsturē sākumu. Kemdens Rokijs Lokridžs nebija parasts pretendents. Viņš bija divkārtais pasaules čempions ar reputāciju, kas padarīja viņu par vienu no bīstamākajiem vīriem šajā svara kategorijā. Viņš bija ieguvis Pasaules boksa asociācijas supervieglā svara čempiona titulu, nokautējot Rodžeru Mayweatheru, Floyda Mayweathera junioru tēvoci, ar iespaidīgu 32 uzvaru sēriju bez zaudējumiem. Šī cīņa bija tikai 12 raundos, nevis ierastajos 15. Lokridža komanda uzskatīja, ka tieši tas viņiem dos nepieciešamo priekšrocību. Julio Cēzars Čaves uz šo cīņu ieradās ar nevainojamu bilanci – 53 uzvaras, 0 zaudējumu un 44 nokauti. Pasaules čempions WBC supervieglajā svarā. Mēs pārāk daudz kustējām vidukli, un tagad redzam viņu brīvā kustamies. Ārpus Meksikas Čaves izskatījās kā vēl viens reģionālais čempions. Lokridžs bija pazīstamākais vārds, divkārtais čempions, vīrs, kurš bija nokautējis Mayweatheru. Čaves vēl tikai veidoja savu leģendu. 1986. gada 3. augustā, Monte Carlo. Čaves bija uz sliekšņa atklāt, cik grūti patiesībā būs nopelnīt šo leģendu. No pirmā zvana sitiena Lokridžs devās uzbrukumā, apvienojot spēcīgus sitienus ar vieglākiem, kamēr Čaves apgāja savu pretinieku, aprēķināja un pētīja viņu. Pirmā raunda beigās Čaves sāka pielāgoties. Viņš bija sajūtis Lokridža spēku, izmērījis distanci un sācis atbildēt ar saviem spēcīgākiem sitieniem. Bet Čaves turpināja virzīties uz priekšu. Otrajā un trešajā raundā abi bokseri deva visu no sevis, apmainoties ar spēcīgiem sitieniem, kas varēja izbeigt cīņu. Viņi tos izturēja un turpināja cīņu.
Ceturtajā raundā cīņa Čavesam kļuva vēl grūtāk. Viņš savainoja labās rokas pirksta locītavu, sitot Lokridža galvā, kas viņam atņēma vienu no svarīgākajiem ieročiem. Tuvojoties cīņas vidum, Čaves trāpīja ar tīrākajiem sitieniem. Lokridžs joprojām bija bīstams, joprojām atbildēja, taču tagad viņam nācās arvien vairāk ciest no sitieniem. Astotais un 9. rauns turpinājās pēc tāda paša scenārija. Čaves turpināja trāpīt precīzus pretuzbrukumus un tos sajauca ar aperkatiem, kamēr Lokridžam 8. raundā izdevās laba kombinācija, taču viņš to nespēja noturēt, jo viņa izturība sāka zust. Desmitajā raundā atšķirība bija acīmredzama. Viens boksers izskatījās svaigs un ātrs, otrs bija uz spēku izsīkuma robežas, un uperkati turpināja trāpīt ar nežēlīgu regularitāti.
11. raundā Lokridžs saņēma spēkus no nekurienes un izdarīja visu, kas viņam vēl bija palicis, bet nekas no tā neiespaidoja Čavesu. Divpadsmitais rauns. Lokridžs zināja, ka nevarēs uzvarēt pēc punktiem, tāpēc viņš riskēja uz visu vai neko, izdarot dažus no saviem spēcīgākajiem sitieniem šajā vakarā. Bet Čaves izturēja katru no tiem, mierīgs un nosvērts līdz pat pēdējai zvana skaņai. Lēmums tika atstāts tiesneša ziņā. Lielākā daļa lēma. Julio Cēzars Čaves. Viņa rekords nu bija 54 uzvaras un neviens zaudējums. Rokijs Lokridžs vienmēr ticēja, ka viņš bija izdarījis pietiekami, lai uzvarētu tajā naktī. Viņš to nosauca par savas karjeras smagāko cīņu, kā arī par to, kas viņam atnes visvairāk naudas. Čavesam šī cīņa bija tikai sākums. Pēc cīņas ar Lokridžu Čaves izcīnīja 37 uzvaras pēc kārtas bez zaudējumiem, izveidojot vienu no iespaidīgākajām nezaudēto cīņu sērijām šī sporta vēsturē. Vīrieša grūtākā nakts kļuva par leģendas dzimšanas platformu.